no tās ir akvarelists. Vispār viņš ir ritīgais plakātists un akvarelists mākslinieks. Atsaistās man ir klasikas reļi. Skaisti. Tur ir jau paudzēs, tā teikt, ja? Nu tā ir sanāks, jā. Beidz studēt, kad es ķēros pie gleznošanas. Būtībā tā tehnika uzreiz bija, es ņēmu akrilu krāsas, ļoti maz esmu reļu strādājusi pat. To studiju laikā, protams, reļi bija jāstrādā, bet man kaut kā vienmēr ir gribējies kaut ko tādu laikmetīgāku ņemt. Un sākumā bija ļoti grūti. Ļoti grūti bija pirmkārt atrast arī īsto materiālu, īsto krāsu. Un tad, kad es uzgāju tieši šo akrilu krāsu, uz ko es liekot roku uz sirds, var teikt, ka tā no akrilu krāsām ir augstākais valsts prēmija un klase. Kāpēc? Jo viņa ir ļoti augsti pigmentēta, viņai ir ļoti tā tekstūra tāda, viņa ir tā kā izkrāsa, viņa ir ļoti viskoza, tad viņu var gan pludināt, gan dabūt faktūru, visu, ko visās brīnums, tikai jāpiešājās. Un gadu gaitā, cik jau entry 20 gadu, tas rokas vienkārši tāds izveidojies. Tad būtībā pat arī kaut kā portretus var šī tiek kādiem. Tas veidojas. Pēdējā laikā man kaut kā sanāk, jā.